3 mēnešu laikā es esmu savācis 5500 eiro apgrozījumu. Man tā šķita, realitāte ir tāda, ka lielākā daļa no maniem klientiem ir 50+ gadīgi. Katru minūti vajag iztērēt ļoti kvalitatīvi un efektīvi. Saņemt tos simtiem nē, un tāpatās turpināt un mācīties no katra tā nē un analizēt, tāda vispār nekur, kā saka, nav pieejama. Ņemiet piemēram no manis, šis ir lielisks brīdis tiešām mazliet ieguldīt naudu. Jo nauda, tāpat kā laiks, tāpat kā enerģija, ir tādas lietas, kuras ir jāiegulda, lai dabūtu atpakaļ. Tā, super, čau, Rihard. Čau. Prieks, ka es šodien atnācu, forši tev satikt. No kurienes tas atbrauc pie mums? Es tiku uzaicināts uz iedvesmu sarunā. Man atnāca ziņa, ka labprāt ar mani parunātos, un tāpēc esmu šeit. Super, bet no kurienes atbrauc? Vispār no Nīderlandes, šodien no Siguldas. Super, labs. Super, varbūt tās priekš cilvēkiem, kas tevi nezin, kā tu izstāstītu 60 sekundēs, ar ko tu nodarbojies, kas tas, ko tu dari? Es palīdzu būtībā cilvēkiem attīstīt savas problēmu risināšanas prasmes, ieliekot viņus inženiera kurpēs un neprasot no viņiem tātad ilgus gadus viņu laika vai lielas naudas daudzums. Būtībā es pats esmu elektroinženieris ar elektroinženierijas pieredzi un akadēmisko arī backgroundu. Un to es esmu tā kā novirzījis uz apmācību. Tātad es būtībā pārdodu informāciju, es pārdodu izglītību. Tas ir kurs, kur cilvēki, kas nav inženieri, var pieslēgties un uzzināt kaut kādas jaunas lietas savai ikdienai. Jā, gan tā, gan arī profesionāli inženieri, kas nāk no citām sfērām un grib uzlabot savas zināšanas tā kā par inženieriju kā tādu. Un jā, ir interesanti tas, ka tas ir kurs, jā, tad tu kā produktu tu saņem video materiālu, bet es tev arī aizsūtu mazu kastīti, kur iekšā ir elektronikas detaļas, un tad šīs detaļas var izmantot, lai būvētu tos projektus no video. Un iemesls, kāpēc es to izvēlējos darīt, ir, ka cilvēkiem ir, protams, vairākas 5 maņas, un jo vairāk maņas tu reizē izmanto, jo vieglāk tev ir atcerēties informāciju. Tas ir iemesls, kāpēc daudz cilvēki pieraksta, nevis tikai klausās. Tas ir iemesls, kāpēc daudz cilvēku ar pirkstu pa grāmatu, kā saka, velk, jo īstenībā tur ir tā maņas iesaiste. Un tad ar pieskārienu tu atceries daudz vairāk, kā tikai redzot. Wow, cik interesanti, labs. Es redzu, ka mēs ar tevi sākām strādāt pirms 3 mēnešiem tieši. Kas bija, varbūt tās var izstāstīt tās problēmas, kāpēc tu vispār uzsāki darbu ar mums? Būtībā es biju pabeidzis savu produktu, man bija pilna ticība, ka tas ir ļoti labs produkts, un es sapratu to, ka neviens par mani nezina. Un man vajadzēja tādu boostu, tādu kickstartu, kā saka, lai cilvēki saprastu, ka ir iespējas dabūt izglītību alternatīvos veidos, ne tikai ejot uz skolu, un arī tehnisku izglītību, kas daudziem šķiet, kas ir ļoti grūta, bet īstenībā ir tā, ka vajag vienkārši praktiski izstāstīt tādos vienkāršos veidos, izmantojot salīdzinājumus un metaforus, un tad šī informācija nāk galvās daudz vieglāk. Bet snāk, tu atnāci pie mums, tev bija kaut kāds iepriekš metodas, kā tu piesaistīji klientus, vai tu atnāci, tev bija tikai gatavs kurs un tev vēl nebija klienti iepriekš? Iepriekš man bija tā, ka bija gatavs kurs, un es biju paprasījis pāris draugiem, lai, kā saka, izvērtē, vai vēl attālākiem cilvēkiem, kur paņemiet daļu no kursa, man bija tāds pre-sales, kā saka, par salīdzinoši niecīgu samaksu, kur ņem, tev ir pieeja uz, teiksim, pusi no mana kursa, aizsūtu tev kastīti, izmēģini, iedod man review, pastāst, kas ir labs, kas ir slikts. Un tas bija būtībā viss man pieredze. Un kopējā tā atsauksme bija ļoti pozitīva, un kas deva man vēl lielāku pārliecību un sapratni, ka jā, man vajag, kā saka, palīdzību. Protams, realitāte jau ir tāda, ka ja jebko grib iemācīties, tu maksāsi vai nu ar naudu, vai ar laiku. Un es sapratu, ka daudz gudrāk ir, ja es patiešām gribu uzsākt šo biznesu, ir mazliet investēt naudu, un tad es dabūnu to, kā saka, laiku atpakaļ, ko es citādi ieliktu, mēģinot meklēt informāciju, filtrēt informāciju, testēt, iespējams vēl vairāk naudu pazaudēt tajā procesā. Okay, forši. Un kādas rezultātus varbūt var izstāstīt? Tagad esi sasniedzis, ka tu pievienojies darbam ar mums? Jā, tātad šodien ir tieši 3 mēneši pagājuši kopš reklāmas es palaidu ar jums. Un 3 mēnešu laikā es esmu savācis 5,5, bišķiņu virs 5,500 eiro apgrozījumu. Un reklāmu izmaksas, tad reklāmu budžets ir 20 eiro dienā, un tur iznāk bišķiņu zem 1800. Tātad plus sūtījumu, plus inventāra izmaksas par tām kastītēm,
kopā ir aptuveni 3,5 eiro peļņu. Kāda tev ir vidējā darījuma vērtība, cik cilvēku pievienojās kursam? Tad man ir standarta darījums, kas ir 369 eiro, un tad ir jau lielāks darījums, kas ir starp 800 līdz 2000 eiro. Un pašlaik es esmu pārdevis 9 standarta darījumus, kas ir 369, un tad ir viens pa 800 eiro un viens pa 1200 eiro. Okay. Un tie lielākie darījumi tie ir tādi, kas viens uz viens, kā saka, tevi apmāca, tas jau ir individuāli, un tas ir jau personīgi, kā saka, tieši tas, kas tev ir vajadzīgs, par to mēs runājam. Jā. Un tev vēl joprojām šobrīd reklāmas aktīvs? Šobrīd es esmu uzlicis pauzi, jo es pie jums atbraucu ciemos, bet vispār jā, viss iet uz priekšu, un es tagad analizēju, un es skatos. Interesanti ir tas, ka no sākuma man liekas, ka man klienti būs apmēram 15 līdz 25 gadīgi, kas vēl nezina, ko viņi īsti grib darīt, tā kā nezinu, kādā skolā iet, nezinu, kādu izglītību. Un šis būs tāds pamēģinājuma versija inženierijai. Man tā šķiet, Realitāte ir tāda, ka lielākā daļa no maniem klientiem ir 50 plus gadīgi, kas grib vēl pieredzi, vai kas ir hobijisti, kas grib iemācīties salabot savu televizoru, piemēram, un tādas lietas. Jauna niša. Jā, un, protams, ko tas man dod ar lielisku pieredzi, pielāgot atkal reklāmas un paskatīties tieši, kā šis strādā. Kā tev patīk vispār tas reklamēšanas process? Tā bija tava pirmā pieredze, laižot reklāmas. Kā tev gāja, cik ātri sanāca tos rezultātus? No sākuma mēs palaidām tādu salīdzinoši visaptverošu reklāmu, kas bija nezināšanas dēļ, kā saka, mēģinājām. Tas bija vienkārši bilde ar tekstu, un bilde tur ir elektroshēma, un tas arī tas ir tas hooks, kā saka, kas piesaista, kā arī man visi teica to caur zvaniem. Un ar to es dabūju pirmajā mēnesī, man izdevās 4 pārdot, bet es arī uzzināju to, jo no tiem 4 pārdotiem es runāju, biju kopā aptuveni ar 200 cilvēkiem, no kuriem 60% bija vienkārši nekvalitatīvi līdi. Tie ir, kā saka, cilvēki, kas negribēja vai vispār nekādā veidā saistīties ar inženieriju, vai pat nebija īsti interesēti, viņi vienkārši uzspieda, vai arī cilvēki ir tāda arī daļa, kas vienkārši spiež uz visu, ko ierauga apmēram, un kaut ko pa velti dabūt. Jā, un tas uzreiz, protams, deva tādu lielisku iespēju man atkal pielāgot reklāmu, tad mēs palaidām video reklāmu, kur es jau vienkārši ar telefonu, kā saka, sev filmēju. Tas process man arī likās interesants. Es neesmu, ja godīgi, reklāmu fans. Man pašam nepatīk reklāmu taisīšanas process. Es varu filmēties, es varu runāties, bet tas viss tā, kā saka, tas process, izveidot reklāmu, man tas nav piesaistoši. Tas tā nav mana sfēra. Okay, forši. Jautājums ir par tās, kas ir tie lielākie ieguvumi, ko tu esi iegūst no sadarbības ar mums? Skaidrs, ka tas ir jau kaut kādi rezultāti. Kas tev likās visvērtīgākais? Es domāju, ka ir 2 lietas, kas ir ļoti labas. Viena lieta bija tās darbību sesijas, kā saka, kas ir, protams, ir jābūt pašmotivētam uz viņām ierasties, loģiski, bet, kad tu ierodies, tad ir ļoti forša vide, kur ir daudz cilvēku, kas ir kā tu, mazliet varbūt zem tā tavas prasmju līmeņa, varbūt virs, un ir, kā saka, eksperts priekšā, un jūs, piemēram, mēģināt apstrādāt iebildumus, vai jūs mēģināt pārdot konkrētas lietas. Un tas ir uzreiz dod pirmkārt tādu komunas sajūtu, kas ir lieliski, un otrkārt arī tev vienmēr ir atsauce uz kādu, kurš tev, kā saka, pastāstīja, kā darīt, un ja tev ir vēl jautājumi, tev vienmēr ir iespēja pajautāt. Tā ir tā kā viena lieta, un otra lieta, protams, ir viss jūsu platforma, viss classrooms, viss, kā saka, video, kur var apskatīties, vienmēr ir pieeja ekspertiem, vienmēr ir pieeja cilvēkiem, kas ir to darījuši, kas ir sasnieguši, un kas ir gatavi palīdzēt. Forši. Okay. Kā tev šie rezultāti šobrīd? Tu esi nostrādājis mums tos 3 mēnešus, un tie pirmie rezultāti, tu sasniedzi savu mērķi, tev mērķis bija tie 5000? Jā, mans mērķis bija 5000, un to es sasniedzu. Man ir jāsaka, apmēram 1,5 nedēļu, 2 nedēļas atpakaļ. Forši. Lielisks taimings uz interviju. Jā. Bet, ja kāds, kas saka, klausās un domā, vai vajag pamēģināt paņemt ekstra palīdzību, es domāju, ka šis, ņemiet piemēru no manis, šis ir lielisks brīdis tiešām mazliet ieguldīt naudu, jo nauda, tāpat kā laiks, tāpat kā enerģija, ir tādas lietas, kuras ir jāiegulda, lai dabūtu atpakaļ. Kā tev šie rezultāti ir palīdzējuši citur dzīvē, tā kā ārpus tavu biznesa? Bija interesanti. Manai sievai bija interesanti pāris mēneši, jo es, kā saka, strādāju savā pamatdarbā pilnu laiku, tad es vēl pa vakariem un pa nedēļas nogalēm darīju šo, plus man ir jauna meitiņa, 10 mēnešu veca, un man iznāk
dzīvo tā kā 3 pilnas dzīves vienā, un, protams, vienmēr ir kaut kas jāupurē. Vai nu es darba, savu pamatdarbu kvalitāti iznāk upurēt, vai man iznāk biznesu upurēt, vai man iznāk laiku ar ģimeni upurēt. Tā kā tas viennozīmīgi iedeva tādu vēl vienu perspektīvu, ka pirmkārt es gribu šo darīt, es gribu kļūt pats sev, kā saka, par bosu, ja tā var to teikt. Un es arī novērtēju daudz vairāk laiku, kas man ir ar ģimeni, un arī laiku pamatdarbā es novērtēju daudz vairāk. Tā ir tāda apziņa, katru minūti vajag iztērēt ļoti kvalitatīvi un efektīvi. Jautājums, kā tev liekas pašam, tas, ko jūs laidāt reklāmās ar menedžeri, kā tev liekas, kāpēc tas piedāvājums nostrādāja tik labi, cik viņš šobrīd ir nostrādājis? Es domāju, ka vispār ir tā, ka ir daudz visādi online kursi pieejami un daudz visādas apmācības, bet tieši ne par šo tēmu, vismaz ne tādā alternatīvā veidā. Protams, tu vari iet Coursera vai Udemy un paņemt to kursu, un realitāte ir tāda, ka tas būs būtībā cilvēks, kurš atstāsta mācību grāmatu, tā metodika ir tieši tāda pati, un nekas īsti nav izmainījies, vienkārši tas ir tavs alternatīvs. Un es, ko izdarīju, es apgriezu būtībā to metodiku otrādi, jo skolās būtībā tu saņem definīciju kaut kam, tad tev ir formula, ja mēs runājam par tehniskiem priekšmetiem, formula, kā aprēķināt, un tad tev ir piemērs no tādas ideālas pasaules. Un realitāte ir tāda, ka tad, kad tu saņem definīciju, tu nemaz nezini īsti, kas tas ir, tad, kad tu saņem formulu, tu kaut ko spēji aprēķināt, bet kāpēc tu nezini, un tad tu saņem to piemēru ideālistiskā pasaulē, un tas nemaz īsti neattiecās ne uz ko, jo realitāte ir citādāk. Un tad es apgriezu to otrādi, es sāku ar problēmu, piemēram, man saplīs lampa, ko man darīt tagad. Un tad tu sāc skatīties, kas vispār ir lampa, kā viņa vispār dabūna elektrību. Un tad tu izzini sīkākajās detaļās un pašās beigās tu atgriezies, lai arī izrisinātu to lielo problēmu. Un to es arī tā pasniedzu tajās reklāmās, ka tieši šis ir tā, kā tas būs, ka ir atšķirības starp to, ko tu iemācies skolā un kas ir realitātē. Un es tev spēju nodrošināt tādu īso ceļu starp skolu un realitāti, kur tu saņem abus divus. Tu nesaņemsi varbūt tik ļoti visaptvarošu informāciju, bet jau ļoti specifisku, uz specifiskām problēmām, kas tev palīdz risināt tavas problēmas, kas vispār dzīvē un biznesā kā tādā nodara. Kas tev likās sarežģītāks, tad, kad tu sāki darbu ar mums, pārdošana, mārketings? Es domāju, ka pārdošana, jo ar mārketingu vismaz ir kaut kāda ideja, kā tas notiek. Jo daudz YouTube video redzēt, grāmatas lasīts un tā tālāk. Pārdošana kā tāda, es saprotu, ka cilvēks viens otram pārdod. Apmēram, es tev pasaku, tu man samaksā. Okay. Bet praktiskā pieredze zvanīt cilvēkiem un saņemt tos simtiem nē, un tāpat tās turpināt un mācīties no katra tā nē un analizēt, tāda vispār nekur, kā saka, nav pieejama, vismaz manā tā laika informācijas, teiksim, lokā. Un līdz ar to tas ir bija man pats grūtākais, ko darīt. Kāds šobrīd ir pārdošanas zvanu Labāk, laikā? Bet ir tik daudz ko uzlabot. Es ļoti kritiski sev analizēju, tāpēc, protams, rezultāti arī norāda uz to, ka kaut ko es daru pareizi, bet tāpat tās liekas, tik daudz var uzlabot. Un vienmēr gribās visu laiku ierasties uz visām tām rīcības sesijām, jo katru reizi ir kāds, ja ne pats es, tad kāds cits pasaka kaut ko tādu, kuras atrast, pagad 4 dienas atpakaļ, man bija tieši šī pats. Un es nezināju, ko darīt, vai arī es kaut kā citādi to izdarīju. Un tad, protams, jūsu kolēģis pasaka, vajadzēja tā un tā. Un tad uzreiz, ak, Dievs, Rihard, saņemies. Dārgie skatītāji, pirms jūs skatīties tālāk, zem šī video jums ir iespēja uzzināt, kā mēs jums iespējams varam palīdzēt ar pārdošanu un mārketingu. Tur ir sagatavota prezentācija, kurā jūs redzēsiet jaunākās tehnoloģijas, stratēģijas un metodas, kā mēs esam palīdzējuši simtiem klientu no visas pasaules iegūt vairāk klientus, pārdot vairāk un sasniegt savus mērķus. Tāpēc, ja tas ir aktuāli, zem šī video aprakstā vai arī komentāros tu vari atrast šādas saites, kur tu varēsi par šo uzzināt. Bet tagad apakaļ pie šīs foršās epizodes. Respektīvi, tas, ko tu dari, ir, tu palaidi reklāmu. Izskaidrot tiem, kas nezina, tu palaidi reklāmu, tev nāk pieteikumi, potenciāli tev klienti, tu ar viņiem sazvanies un ieplāno tikšanos. Tikšanās laikā noslēdz darījumus. Jā, tieši tā. Super. Cik tev šobrīd ir aktīvi klienti vispārībā? 15. Okay. Jo man ir maksājošie klienti, un man ir arī, kā saka, partneri, piemēram, cilvēks, kurš man ļoti daudz ar manu mājaslapu ir palīdzējis. Es viņam arī esmu piegādājis šo kursu, un tad ir vēl šādi pāris cilvēki. Bija man zvans ar cilvēku Nīderlandē, kur cilvēks teica, klausies, es nevēlos uzreiz tev pateikšu skaidru un gaišu, nevēlos tev pirkt tavu produktu, jo manas zināšanas ir daudz virs tā, bet es tev gribu palīdzēt. Tas ir lieliski tas, ko tu dari, es esmu pilnīgi par to,
kā es tev varu palīdzēt, saki man ir, kā saka, kontakti, tur tik un tāda. Un šim cilvēkam es arī, kā saka, iedevu, un mēs strādājam kopā, mazliet domājam kopā, un viņš ir, lielisks arī resurss, ko izmantot. Jautājums, vai tev ir arī kaut kādi citi produkti, vai tas ir vienīgais šobrīd, ko dara ārpus vēl darba? Šobrīd tas ir vienīgais, ko es daru ārpus sava darba. Tas, ko es šobrīd koncentrējos uz, ņēmu piemēru no jūsu bijušās vai eksistējošās klientes, nezinu, Leldes, kura teica, taisi low ticket offer, lai pārdot high ticket offer. Tad taisi kaut ko, kas maksā ļoti lēti, lai būvētu uzticību, un tad tu spēsi pārdot to lielāko. Un tas, ko es tagad daru, es taisu, es nevaru teikt rakstu, jo es zīmēju drīzāk grāmatu. Stāsts par to, kā cilvēks būtībā no tukšas mājas ievelk pilno elektrosistēmu, un tur ir sarunas par kā pieskrūvēt rozetes vai lampas ievilkt, vai elektropanelī strādāt, vai ar saules paneļiem, mašīnu lādētājiem un tā tālāk. Un viņa ir zīmēta grāmata, gluži kā bērnu grāmata. Šo grāmatu varēs izlasīt droši vien 3 stundās, es pieņemu. Un tur ir tā, ka viena lapa ir teksts augšā, teksts apakšā, bilde pa vidu. Ļoti vienkārši, ļoti ilustratīvi var noturēt informāciju diezgan un to visu uzbūvēt tādā vienkāršā veidā un pasniegt tos sarežģītos konceptus ļoti vienkārši. Tad tās nākamais mērķis taisīt low ticket. Jā, uz to es šobrīd koncentrējos, jo es domāju, ka tas arī ir, kas palīdzēs viennozīmīgi uzbūvēt vismaz komūnu, un tad ir iespējams tā, ka, protams, tajā komunā pieprasīs, varbūt viņi grib kādus webinārus, kaut kādas tādas lietas, un tas arī viss, kā saka, būvējās reizē. Jā, community tā ir laba lieta, jo tad tu būvē, cilvēks var redzēt ne tikai no pārdošanas zvana, jo es nezinu, vai tavā produktā šobrīd ir arī cilvēkam liela saskarsme arī pašu tev, vai tas ir tikai kurs, bet tad, ja ir tas community, tad viņš jūt, ka, ok, Rihards ir eksperts, es gribu no viņa mācīties vēl. Jā, un tas, ko es arī daru šajā community, es piesaistu arī citus ekspertus, piemēram, to cilvēku, ko es tikko pieminēju, man ir arī pāris bijušie klases biedri, kursa biedri, sauc kā gribi, kas arī ir communityjā, un viņi ir kā eksperti savā lietā, viņi tur nav pilnu laiku, bet viņi ir tad, kad apmēram kādam ir jautājums par to, tad viņš spēja atbildēt. Un tas arī būvē tādu uzticamību. Un, protams, dienas beigās mūsu mērķis nav pārdot lietas. Mērķis ir uzbūvēt to interesi un kā saka, promotot inženieriju, problēmu risināšanu un tad būvēt to community. Jautājums, tas nākošais lieta, ko gribu darīt, ir low ticket, bet kas ir uzstādījis tavs nākošais mērķis? Tagad pirmo mērķi es jau sasniedzis, ir jāliek nākamais. Nākošajā gadā, teiksim, pa visu gadu būtu forši, es varētu 20,000 vai 20 līdz 50,000, teiksim, tā sasniegt. Tas būtu punkts, ka tu varētu jau aiziet tā kā no pamatdarba? Jā, tas jau ir punkts, kur es varu vismaz vienu dienu nedēļā no pamatdarba jau iet prom, un tad jau ir man viena, kā saka, pilna diena, kuras var fokusēties uz šo, un tad mērķis ir tiešām tā soli pa solim, pakāpeniski. Es saprotu daudz cilvēkus, kas arī saka, klausies, es ticu šis strādās, un, kā saka, visu met malā un iet uz pilnu banku. Bieži tas strādā, dažreiz tas nestrādā. Es esmu vairāk tāds sistemātisks cilvēks, man patīk nolikt tos mērķus, redzēt, vadīties pēc rezultātiem, nevis pēc emocijām. Un tad iet, kā saka, mēs, teiksim, vienu dienu malā no pamatdarba, tad varbūt 2, tad jau uz pusslodzes strādāt un tā. Super, forši. Forši, Richard, jautājums varbūt tās cilvēkiem, kas tevi nezin, kur var par tevi uzzināt vairāk, kur tev var sakontaktēties, lai iegādātos tavu kursu? Būtībā visa informācija ir manā mājaslapā, kas ir www.belinskis.net, kas ir arī mans uzvārds. Jā, un tad visa informācija ir mājaslapā, arī sociālajie tīkli, produkti, tā tālāk un tā tālāk. Tas viss ir, kā saka, tur. Arī LinkedInā esmu diezgan aktīvs. Un, protams, arī caur mājaslapu var saņemt tā kā informāciju, kā nokļūt uz manu LinkedIn. Tā. Forši, Richard, paldies tev par tavu laiku. Paldies ka atnāci, mums tev ir maz dāvana. Lieliski. Lieliski. Super. Paldies tev, Lās, par šo sarunu. Paldies jums.